esmu ieradies Arābu stadionā uz futbola spēli, kur spēlēs Krievijas komanda kopā pret Arābu komandu. Tas ir pilsētas centrā, pie centrālās stacijas. Kā redzams, spēles sāksies pēc dažām minūtēm, bet viss stadions praktiski tukšs. Spēles, tātad šī ieejas cena ir 10 arābu naudiņas, tas ir apmēram 2,50 eiro, ko man samaksāja pa mani iekšā laidējs arābu starpā. Pēc security viņš neizskatījās, tur pārējie viss bija formiņās, bet viņš bija baltā halātiņā. Izmaksāja man biļeti, teica, ej iekšā pa brīvu, tā kā uzsauca biļeti, pareizi sakot, nopirkt internetā, jo man nebija Wi-Fi kārtējo reizi. Ростов и главной команды страны сборной России Валерий Георгиевич Карпин, сегодняшний юбиляр. От всей души поздравляем Валерия Георгиевича и желаем оставаться таким же принципиальным, мудрым, откровенным и искренне любящим свое дело мужчиной. Да, сидишь uz zelta krēsla. Ростов-на-Дону, Россия. Ladies and gentlemen, let's welcome No jau sportisti nāk ārā, jau parāda, jau rek ir. Болельщиков на трибунах, надеемся, что вас будет больше, потому что турнир один из самых важных турниров зимней паузы для команд. Debesis jau sāk satums. Prožektori kļūst aizvien spilgtāki. Komandas kaut ko tur apspriež vēl. Nodalī sāksies. Поздравляем всех причастных. Bija labs moments. Bija ļoti labs moments, rītīgi. يوري العب حق يوري لعن امك Atkal bija labs. Tikko ieblies goliņu nokavēja. Tāds ļoti nejaušs izrāviens un bums, gols. Skaisti. Дамы и господа, первый гол в инлайн зимнего кубка российской премьер-лиги на счету футбольного клуба «Ростов». Мяч в ворота команды «Шабаб Аль-Ахли» забил Николай Камличенко, номер 27, команда «Ростов». Goal for FC Rostov, Russia, scored by the player number 27, Nikolai Kamlichenko. No stadionā manā pusē ir kādi 23 cilvēki skatītāji. Pretējā pusē izskatās, ka apmēram līdzīgs skaits skatītājiem. Tikpat tukšs kā šī galā. Tātad kopā mēs esam varam 50 skatītāju šādu starptautisku maču. Saucās Ziemas kauss. Arābu Emirātos, Abu Dabi pašā centrā, pie Baltkrievijas vēstniecības netālu no centrālās stacijas.
Opā, ar labs moments bija Vārtsars izglāba. Izskatās, ka tā Emirāta komanda tāda veiklākā un spēcīgākā šobrīd. Bet pirmos vārds ieplieza Krievijas komanda. Yeah! Ir! 1-1. Nu, kas mums viņu tur iesita? Это гол, 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 гол. Мяч в ворота команды Ростов. Забил номер 57. Юрий Цезар. Команда Шабаб Алахли. Nu, tā tikko dabūja zelta kartiņu, ieblieza pa kātiem kārtīgi. Tikko dabūja pretējā. Vietējais nogāza iebraucēju. Tā, pirmajā puslaikā 1-1. Vienlīdzīga spēle. Tātad futbola spēle notiek šeit padās pie centrālā stacija. Tepat aiz stūra ir arī manējās naktsmājas. Stadions izskatās lūk šādi, skaisti ar krāsām, krāsinām spuldzītēm, lampiņām. Izgaismots. Nu, kā jau minēju, stadionā ir apmēram 50 skatītāji. Tā skaitā arī es. Un apmēram tikpat daudz, security gan būs daudz vairāk. Iekšā ir kādi 50 un ārā vēl, te pie visām ieejām stāv. Pie katras ieejas pa 6-7 apsardznieki. Tas nozīmē, ka padaudz. Tad mačs beidzās rezultātu 1-1. Spēle ir interesanta, bet ko es pamanīju, kad šodien apmeklētajās vietās, piemēram, Marina Sekita tajā Formula 1 trasē bija ļoti maz cilvēki, jo šodien gatavojās drifta sacensībām, to visus laukumus notikās Ferrari test dienas, un tur nelaid iekšā. Apciemoju Ferrari World, kur principā rindu nebija nekādu pat no rīta, tad, kad es jau biju stundu iepriekš. Bija patukšs un ienācu, izturējos tur apmēram stundu, no 10 sāk laist iekšā, līdz 11 es tur biju. Un reāli tur maz cilvēku bija, patiešām tā salīdzinoši maz, bez nekādām rindām, bez piepūles tur gāja iekšā ik pa brītiņam. To pašu es arī pamanīju pie Warner Brothers, tur ir rindiņā 2-3 cilvēciņi un viss. Lai gan vēlāk braucot garām tam Ferrari Worldam, pamanīju, kad ir kaut kādi 15-20 autobusi, tie droši vien bija krāsniem cilvēciņiem sabraukuši uz Ferrari World. Ferrari Worldam blakus ir IKEA lielais veikals un ļoti, ļoti liels mega liels atkal pārtikas un dažādi izstrādājumi, ēdināšanas uzņēmumu un drēbu tirzniecības veikals. Tāds, ka mega liels un visas stāvvietas tur ir tukšas, absolūti tukšas, reti kur kādas dažas mašinītes stāv laukumos. Es esmu pārsteigts, jo pirms 10 gadiem tur bija ļoti milzīgas rindas un daudz cilvēku apmeklēja to visu. Starp citu, šeit ir šī ēka, manuprāt, ir Baltkrievijas vēstniecības aizmugurējā daļa. Un tepat blakus sanāk Baltkrievijas vēstniecībai otrā pusē dzīvoju es. Lūk, tā te izskatās, viss tuvu blakus un tepat uz vietas. Когда ты делаешь грязь, это сложно и став для взрослых дел. Немцы
Otrais puslaiks. Bumbi vārps laukumi atkal ir iekšā. Un sākas spēle. Замена. Substitution number 45. Номер 18. Number 18. Денис Глушаков. Номер 19. Number 19. Арет Байрамян. Nu, iet uz vārtiem, tuviņ būs. Nekā. Vēlreiz mēģinās atkal nekā. Opa. Yes. Novaktēju trešo golu, bet man viens piecēlās priekšā un nevarēja īsti saskatīt. Jā, iesta, Krievu komanda iesta goliņa. Nu, ar to arī apsveic. Галенко! Мяч в ворота команды Шабаб Аль-Ахли забил Егор Галенков, номер 69, команда Ростов. Nu, tālūk. Goal for FC Rostov team, scored by the... Tāds labi izdevība bija aizbliezta garām čaps. Yes! 3-2. И снова гол! Галенков! Гол в ворота команды Шабаб Аль-Ахли забил Егор Галенков, номер 69, команда Ростов. Победой мы бросим славный город Ростов. Поправка. Автор гола Иван Комаров, номер 62. Приношу свои извинения. Goal for FC Rostov Guys, team, don't scored by the player number 62, Ivan Ļoti spēcīgi. Komarov. Atkal traumas, viens otru daudz sit pa kājām un krīt gar zemi vārtās, bet nav tik ļoti spilgti izteikts kā lielajā futbolā. جرب وحش بعد Bīstami momenti. Yeah! 2-3, manuprāt, tagad ir. Ieblieza. وين قدام اللاعب وين الله يا اخي الله وين ارتكاز Atkal noķēra. Wow, labi atsita, ļoti labi.
Со счетом 3-1 победу одержала команда Ростов. Ростов-на-Дону, Россия. Tātad The full-time score is Shabab Al-Ahli Team 1, FC Rostov Team 3. Tātad spēle Дамы и beigusies. господа, Uzvarēja Krievijas komanda. следующая игра в рамках Винлайн зимнего кубка Российской премьер-лиги состоится на стадионе Аль-Нахян 6 февраля. Встречаются команды Шабаб Аль-Ахли и казахстанский Кайрат. Tā, tikko noskatījos starptautisku maču, kurā piedalījās Arābu Emirātu sporta izlases komanda un Krievijas pārstāvju komanda. Rezultāts 3-1. Krievija uzvarēja. Uz spēli bija ieradušies aptuveni 50 cilvēki, kas mani šokēja, ka tik lielā pilsētā kā Abu Dabi, pilsētas centrā, pie centrālās stacijas, stadionā, notiek starptautisks mačs un ir atnākuši tikai, teiksim, tur kaut kādi, pusi no tiem, ne pusi, bet varbūt trešdaļa bija Krievijas cilvēki, izskatījās no Krievijas, Baltie. Pārējie izskatījās vietējie, kad brāļi sanākuši vai māsas, kas, tur kliedza viņu vietējos vārdus uzvārdus. Tās arī viss. Tik populārs šeit ir futbols starptautiskajā līmenī.